Narkotehnoloģijas mums pieder tehnoloģija, kas ir saistīta ar nano pārklāšanu, un kas ir unikāls, tur ir sanāk dažas sastāvdaļas, bet pirmais un galvenais ir ātrums, cik ātri mēs varam pārklāt, jo iepriekš nano pārklājumi bija pietiekoši lēni un līdz ar to dārgi, un to varēja piemērot tikai kaut kādas ļoti ekskluzīvas, dārgos produktos. Bet sanāk ar to ātrumu mēs panākam uz to, ka mēs varētu paplašināt loku un iet, piemēram, ar ļoti kvalitatīvu pārklājumu, nano pārklājumu pie, piemēram, instrumentu ražotājiem, autobūves ražotājiem, tur, kur agrāk piemērot mazāk kvalitatīvi, ķimiskie pārklājumi. Un tas ir galvenā būtība. Startupa gadījumā tas ir ļoti dabiski, jo izņemot Altumu, es domāju, citas bankas vispār neizskata iespēju dot naudu startupam, jo riski ir pārāk lieli. Līdz ar to arī eksistē tie riska kapitalisti, kuriem ir uzdevums, ja tas ir riska kapitalists, kuram ir Eiropas nauda, viņam ir uzdevums ieguldīt riskantos projektus, kur ir iespēja dabūt arī lielāku atdevi. Vai ja tie ir privāti uzņēmēji, kuriem ir ambīcijas arī piedalīties startupos, kur tie riski ir lielāki, bet iespējams, ka produkti ir daudz interesantāki nekā uzņēmumi, kurš jau attīstījies un ražo kaut ko, kas ir jau skaidrs un jau pieņemts un nav tik interesants. 3 gadu laika mums izdevās panākt vai sasniegt tādu līmeni, kā vadošais uzņēmums autobūvi atzīt, ka mums Latvijā ir ļoti kvalitatīvs un produkts, un arī tā tehnoloģija, ar ko mēs panākam to kvalitātes rezultātu, ir unikāla pasaulē. Līdz ar to tas arī deva mums iespēju runāt par to, kā kļūt tā liela uzņēmuma sastāvdaļa. Protams, katram ir savs ceļš, bet es varu domāt no riska kapitāla viedokļa. Protams, viņam ir ļoti patīk tie startupi vai tādi projekti, kur tas piedāvājums ir jau gatavs. Bet otra lieta, kas viņam ļoti patīk, ir redzēt, ka ir jau klienti, kur atbalsta šo tehnoloģiju. Mūsu gan tas ļoti labi nostrādāja, jo ja mēs ietu un noprezentētu, ka mums ir ļoti laba tehnoloģija ar plašām iespējām, varbūt labākā, to viņam vajadzēja vēl pārbaudīt, bet labākā pasaulē, bet jau var atnākt un parādīt, ka ir klients, kurš jau labāk arī atnes kaut kādu papīru, kur klients jau parakstīja, ka ja tāda tehnoloģija būs pieejama tirgu, tad es būšu klients vai es esmu gatavs pirkt tādu produktu. Tas ļoti palīdz, ir psiholoģiski, arī riska kapitalistiem vajag saviem vadītājiem pierādīt, ka tehnoloģija ir komercializējama.